Kopš pagājušā gada aprīļa īstu renesansi piedzīvojis Latgales kultūrvēstures muzejs. Vairāk nekā 60 000 vērtīgāko latgaliešu gara mantu glabātuve. Projekta gaitā tika uzbūvēta piebūve, kura savienoja muzeja vēsturisko ēku ar bijušo izstāžu namu. Un tagad mēs dzīvojam vienotā muzeja ēku kompleksā. Ar lielu daļu līdzekļu no Eiropas naudas maka projektā, ko administrējusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra, muzejs ieguvis nevien jaunu izstāžu zāli un krietni uzlabotu esošo, plašu vestibilu, garderobi, kā arī liftu, bet pats galvenais – jaunas un mūsdienīgas krājuma glabātuves. Visām jaunajām glabātuvēm ir attiecīgi režīmi, kādi nepieciešami gan grafikas glabāšanai, gan aprīkojums eļļas gleznu glabāšanai, tāpat tēlniecībai. Un tas ir liels ieguvums, ka mēs varam nodrošināt saviem eksponātiem attiecīgi glabāšanas režīmu. Rēzekne ir mākslinieku pilsēta, kurā vecmeistaru iesākto turpina mūsdienu Latgales mākslinieku kopa. Tieši šobrīd te skatāma rudens 2011 izstāde, kas ir gan plašākā, gan prestižākā sezonas skate. Pirmo reizi atjaunotajā zālē. Tagad ir speciāls apgaismojums prožektori, katram mākslas darbam tiek veltīta pastiprināta uzmanība tieši ar apgaismojumu. Un, protams, kad šīs telpas ir lielas, skaistas, tīras, un izstāde izskatās daudz labāk nekā viņa bija sākotnēji. Mākslinieki no visas Latvijas interesējas par izstāžu grafikiem, piesaka savas izstādes. Arī apmeklētāju skaits krietni vien ir pieaudzis par šo nepilnu gadu, kopš mēs atrodamies jaunajās ēkās.